gadījums. Šodien Domas dabā veidos pasākumu ne ikdienišķi lielam cilvēku skaitam. 80 aptuveni dalībnieki būs. Lielākoties tās grupas ir aptuveni līdz 20 personām aptuveni. Šoreiz ir tāds, dažas reizes gadā ir tādas lielākas grupas. Un interesants šis pasākums ir tajā reizē, Helmutam jau tās vasaras ir ļoti īsas, jau vairākus gadus. Vasaras ļoti ātri beidzas. Un ir cilvēki, kas zvana gandrīz beidzamajā brīdī. Helmut, ko dari nākamnedēļ? Helmutam jau gandrīz vasaras sākumā ir izplānots, ko darīs katrā nedēļas nogalē un katrā nedēļā un tam līdzīgi. Šoreiz ir tas gadījums, ka Helmuts nav iepriekš devies, izplānojis maršrutu, izdomājis scenāriju dienai, ko es varēju, to es mājās uz lapas uzzīmēju, padomāju, kādas versijas varētu būt, un tad šodien būs tāda improvizācija. Nezinu tos jauniešus tikai tik daudz, ka tie jaunieši Ļaudonā ir sapulcējušies uz sporta nometni. Un otra lieta, es zinu, ka mani ieteica Artūrs Portnovs, kas ir Ļaudonas pagasta priekšsēdētājs. Tas arī dod tādu drošības sajūtu, jo es viņiem uzticos. Tad tagad Helmuts, dodas Ļaudonu. Šis nav tas agrākais rīts, bet ļoti bieži šādos gadījumos Helmutam rīts sākas 4. Ziemā tā ir pilnīga nakts. Vasarā vēl diena jau ir sākusies. Vai par latviešu dabu ir vērts maksāt? Manuprāt, jā. Tuvojos Ļaudonai, atlikuši apmēram 10 kilometri. Un šī ir viena no tādām īpaši skaistām vietām, un es bieži prātoju par to, kā tad varētu vēl vairāk popularizēt lauku ciematu apceļošanu un tam līdzīgi. Tad viens no tiem variantiem būtu ceļš, pēc būtības tas ceļš. Jo, piemēram, ceļš Rīga-Ērgļi, tur ļoti labi strādā, tur nekas nav jādara, bet, piemēram, braukt uz Ļaudonu, kādēļ? Šeit ir ļoti skaista ainava. Un tas, ko varētu darīt, piemēram, tā varētu būt Ļaudonas iniciatīva, uztaisam sev, labi, Aļaskā tas ir tas slavenais lielceļš, bet, iedvesmojoties no kaut kā tam līdzīga, šeit varētu rīkot talku un šos krūmus varētu paregulēt tā, lai tas skats, tas super skaistais skats, ir daudz baudāmāks, daudz redzamāks, un tad brauc tā kā pa gleznu, nevis gar krūmiem, piemēram. Tur ir ļoti skaisti. Man tikā braucot ar mašīnu šeit garām ir drusku žēl, ka tik maz var redzēt. Šādai iniciatīvai, jā, tas nav bizness, jā, te nevar nopelnīt, un kurš tad tur nākšana strādās. Piemēram, tāds džeks kā es esmu ar mieru to darīt. Un kaut ko darīt, jā. Bet ja to vajag tikai man vienam, man Helmutam, man pašam ir vēl ļoti daudz idejas dzīvē, ko darīt. Bet, piemēram, šeit uz talku, jā, es atbrauktu. Ja mēs te tīram šitos krūmus ārā, es atbrauktu. Artūr, tā kā padomā. Šeit aiz muguras man jau ir Ļaudona, kur rāda pulkstenis, nav nozīmes, laiks ir pareizs. Ir 9 no rīta. Mans priekšnesums pārgājiens sākas pulkstenis 2, man ir aptuveni 5 stundas laiks, lai pārliecinātos kaut nedaudz izdomāt to šīs dienas plānu, maršrutu, tādēļ esmu ieradies tik laicīgi. Tas dod arī tādu drošības sajūtu, ka es nekavēšu, ka es jau šeit būšu, un tad staigāšu, apskatīšu vairākas vietas, ko es esmu iecerējis, kur mēs iespējams varētu aiziet apskatīties. Gribēju šo iefilmēt pilsētas centrā, Ļaudonas centrā, bet tur notiek uzkopšanas darbi, daudz trimmeri, rūts un tam līdzīgi. No tās jauniešu bāzes lokācijas līdz tai vietai, kur varētu beidzot sākties pārgājiens, ir diezgan liels gabals. Diezgan daudz jāpasteigā arī pa asfaltu, diemžēl. Šeit ir tā vieta, kur varētu beidzot pa īstam sākties pārgājiens, un tagad es prātoju. Ir laba doma iet tur cauri vai neiet.
Vai tā nav laba doma iet par cauri? Man iekšēji jā. Nu, nekas cits neatliek, kā Helmutam pašam sākumā iziet cauri, notestēt, un nu, te ir tas stāsts par to ūdeni, ko var dzirdēt. Ja ūdeni var dzirdēt, tad ūdens paliek bagātāks ar skābekli. Nu, tas pieļaujamais ūdens dziļums ir manā izpratnē līdz celītim. Ja ūdens pārsniedz jau ir dziļāks par celi, tad jau tas vairs nav drošs ūdens jauniešu tādam baram, pulciņiem, ložņāt staigāt un tam līdzīgi. Tagad ir uzdevums, piemēram, šeit jau ir viens šāds te verķis, kas gaida, kad uz tās naglas kāds uzķersies. Tad man teikt ir uzdevums izdomāt līst te cauri ar jauniešiem vai nelīst. Jo ir vasara, ir silts, karsts laiks, tas ir tāds, te no abajām lietām, ko darīt, un savā ziņā mēs iedodam godu šai vietai, simbolisku godu. Un tagad jau ir drusku simboliski lielākas cerības, ka tās durvis kādreiz arī aizceļos, piemēram, uz ugunskura. Vēlāk nāksim, varbūt pārliksim tālāk. Vispār jau te ir skaisti. Vispār jau man patīk tā doma. Jā, tālāk jānotestē. Tā veidojas. Tās ekspedīcijas, tie pārgājieni. Tiek kaut kāda ziltiņa hata. Mazās ziltiņas šokā. Ļaudonas dzirnavu dīķis, manuprāt, ir ļoti piemērots, lai ap to izveidotu turisma un ceļotāju tādu kā magnētu punktu. Pievilinātāju dīķis ir ļoti skaists visos gada laikos. Protams, šeit būtu jāaptīra krūmi, džunglīši, lai to dīķi var no pēc iespējas vairāk vietām labi redzēt, pārskatīt, tā kā iet riņķī. Te pa šo pusi, kur mēs iesim pārgājienā, tur pat vispār bijis kāds senāks vai vēsturiskais ceļš uz dzirnavām. Un dzirnavās, piemēram, varētu ierīkot restorānu, kaut ko tam līdzīgu. Ne jau tādu super grandiozā, bet tādu kaut vai, mājas stilu, ļoti vienkāršu, bet ļoti garšīgiem ēdieniem. Un kafiju. Un Ļaudonai, piemēram, vēl ir tas skaistais ceļš, kurus pirmīt rādīju, ir iekopts, ka kaut kas jau kopā liekās un sāk veidoties. Tam. Laiks ir pusē 11, un šeit jau ir stāsts uz līdzenas vietas. Tad te mēs nāksim un pastāstīšu, ka tā Ziemassvētku eglīti nevajadzētu paņemt. Šis nav tas labais tonis. Tas būtu jāņem līdz ar pašu zemi. Kas tas ir? Kas tas ir pa tā cilvēka rokrakstu? Kas viņam ir galvā? Iedomājies, tad viņš mājās noliek to eglīti kā tādu svētu notikumu, skaistu. Bet būtībā šeit mežā
ir atstājis drusku nesmukumu. Šis te, te ir piemērs pēc piemēra. Tā nav smuki. Helmuts jau krietni gabalu ir pastaigājies. Un krietni ilgi laiks jau ir pagājis, un esmu atnācis tik tālu no pilsētas centra, kur man pašam beidzot mežs paliek aizraujošs, skaists, patīkams un tam līdzīgi, jo visur citur ap centra tūmā tie meži nav tādi, varētu teikt, manā gaumē. Un, lai atnāk līdz šejienei, ir ļoti daudz jāiet pa garu zāli, brikšņiem un tam līdzīgi, līdz tai vietai, kur tad tas pārgājiens pa mežu varētu tā kārtīgi sākties. Visu laiku klausties par džungļiem un garu zāli. Epizodiski tas ir labi, aizraujoši, tas visu laiku. Droši vien, ka nē, vismaz man pašam jau paliek bēdīgi. Te ir tā vieta, kur varētu sākties īstais meža pārgājiens. Ļaudonei visriņķī ir ļoti daudz dabas liekumi, dabas rezervāts, pēc skaitā, kur es savā izpratnē, savā domu gaitā nevaru, pats sev es to neatļauju izpausties, iet uz tādām vietām, kas ir dabas aizsardzības teritorijas. Pa parkiem un tam līdzīgi cilvēki paši var pastaigāties un tam līdzīgi, bet man ir tas, ka tiešām jāiet ir džungļos un jāmeklē, ko darīt. Te ir ļoti labi meža cūkas pastrādājušas, iespējams tādai tieši šeit, tur ir džungļi. Un tieši šeit tie džungļi jau beidzas, un tur tālāk paliek jau pavisam skaists tas mežs. Bet, saku, tik daudz laika mums šodien nav, un es nedomāju, ka mūsu tie jaunieši būs tik spēcīgi un jaudīgi. Vispār man sāk patikt, un Helmuts jau paliek tāds sirdī mierīgāks, ka tas maršruts sāk veidoties šeit. Mēs ar jauniešiem centīsimies parādīt Ļaudonai, ka šeit ap šo dīķi ir tiešām vērts veidot pastaigu pārgājienu maršrutu. Te ir interesanti aizraujoši, jo kamēr es vēl brīdi atpakaļ biju tajā mežā, džungļos, man liekas, bācis, ko lai dara? Uz turieni, tur, kur es gribēju iet, izpētot mājās karti. Es tagad aizjūtu dabā, saprotu, tur īsti nav vērts doties, un te atspēlējas tas, ka iepriekš ir jāizpilda mājas darbs, jāaiziet, pašam ar acīm jāapskatās tas maršruts. Un to šobrīd daru, man vēl ir nepilnas 2 stundas laiks. Ir izdevies uziet kanālu, būtībā grāvis. Vēl joprojām tiek skaitās Svētupe. Esmu pārsteigts, ka šis grāvis ir pilns ar akmeņiem, jo parasti šādi iztaisnoti kanāli ir smilšaini un ļoti neaizraujoši, bet šī gadījumā, es domāju, mēs te iesim cauri pa šo skaisto grāvi. Helmuts jau kā parasti aizrāvās, aizmirst, ka ik pa laikam sevi ir jāpafilmē. Un tad es jau šitās draudziņas izvilku ārā. Un te mēs iesim ar kājām cauri, lai tas notiktu ātrāk, raitāk un tam līdzīgi. Tad es jau nevaru nociesties, es pats gribu patīrīt tās vietas ārā. Šos te zaru sanesumus, šitie zari bija tur un tur jau veidojās tāds aizsērējums, piemēram tas džeks būtu jānozāģē. Un, piemēram, šeit ir, izskatās ragutiņas. Tās gan mēs varbūt kopā ar jauniešiem spēsim dabūt ārā. Un tad tas lido ārā. Vienmēr jau nav šādi plānie zariņi, bet šitai ir džeks. Šis džeks. Jā, šis džeks. Bet jādabīja ārā. Tad mēs te nāksim, patīrīsim, padarbosimies nedaudz. Lūk, tur ir skola. Tur notiek jauniešiem tā dzīve, tā nometne. Gribējās jau man likties mierā, man likās, tas dienas pārgājienu sadaļa jau tā kā
varētu būt gana laba, bet likās, nu nē, jāpiet vēl kaut kāds mazais aplīts ap skolu, jāpaganās. Varbūt vēl kaut kas izlien. Izlīd arī, nu, šādi te ruloni, kas jau pēc skata redzams, ka saimniekam nav aktuāli. Nestāv te 1. gadu un, kā redzams, te jau šī vieta tiek ik pa laikam apdzīvot un izmantot. Nu tā, nu, jauniešiem būs pirmais uzdevums iepazīties ar zāli. Es nezinu, vai šo var nosaukt par dabisko pļauju. Ja tiek pļauts, nu drīzāk jau, ka jā. Jaunieši varēs iepazīties ar zāli, kas ir garāk viņiem pašiem. Nav nejausmas, vai šie ir asfalta bērni vai nē, bet nu, tam nav liels nozīmes. Un tad šeit viņiem būs tā, nu, improvizētā, nu, pilsētās to sauc par bērnu rotaļlaukumiem. Nu, te būs kaut kas līdzīgs, pirmais tāds iesildošais uzdevums. Varēs pierādīt savas spējas. Un tur ir raiviekste. Raiviekste, jā. Šis būs viens no mūsu pirmajiem uzdevumiem. Nekā, nu, esmu priecīgs, ka tomēr saņēmos un izgāju vēl vienu aplīti un atradu vēl šo objektu, ko iekļausim šīs dienas pārgājiena ekspedīcijā. Pirmajā daļā būs dienas daļa. Dienas daļa beigsies, tad Helmutam atkal būs pāris stundas laiks, lai izdomātu, ko darīt pa tumsu. Tumsas pārgājiens, nakts pārgājiens mums arī būs šodien. Ot tik būs. Kad jūs staigājat pa pļavu, kur zāle bija jūsu augumā? Jā, nu... Tā, te notiek mērīšanās konkurss. Kurš ir garāks? Nu, pļava pagaidām uzvar. Pļava pagaidām uzvar. Labi, dodamies tālāk. Jā, nu, tomēr pļava ir garāka par tevi. Kurš vēl grib pamērīt? Čā? Nu, mēs pastīsimies. Pļava ir garāka par tevi. Nē, tu esi garāks par pļavu. Mums ir pirmais līderis. Tātad, te ir tā iespēja, ka jūs ejiet pa Natura 2000 pļavu, izauksiet lielāk, sāksiet interesēties, sapratīsiet, ko tas nozīmē. Dabas aizsargājuma teritorija. Tagad jums sāksies tā. Mūzika. Man patīk, ka ir mūzika. Te mums būs pirmais uzdevums, iesildošais uzdevums. Ja jūs ar šo netiksiet galā, tad man būs ļoti grūti vispār padomāt, ko jums darīt tālāk. Te mums būs šķēršļu trase pilsētā, to sauc par spēju laukumiem vai kaut ko tam līdzīgu, tādiem steriliem. Nu, te būs tāds lauku variants. Tā kā sekojiet man, mēģiniet iet pa vienu taciņu, un tad jūs sapratīsiet. Dodamies. Te jums tā ir iespēja paskatāties, par kuram cik ļoti pļava ir garāka par jums. Tādadam. Mūziku var ieslēgt. Es vēlās uzlikt mūsu skečā. Un mums filmē! Jā. Varbūt... Jūs liksiet! Pakrita. Nu, vakaram bija ļoti interesants zvans un varbūt nav nejausmas. Kur mēs to rādīsim? Un tagad tu palīdzi pārējiem. Jā, tā būs jāiet uz priekšu, bet tu vari uzlikt, bet mēs iesim būtībā uz priekšu. Keita tālāk palīdzi! Tev palīdzēs? Viens otram palīdz. Jā, nē, nu vari, bet ja tev vajag palīdzību, tad tev palīdz. Ļoti labi. Ko mēs darīsim ar mūzikas autortiesībām, man nav nejausmas. Jūs to liksiet YouTube'ā, jā? Vēl nav zināms. Vai jūs kaut kas varu pamāt? Ja tu vari pamāt. Parādīšu savu mammai, kas ir YouTube'ā. Vai mēs esam YouTube'ā? Nav nejausmas, bet var būt. Čau! O, mēs esam kamerā! Jā, tieši tā. Kārtot, ko tu tikko pati teici? Smuks skats. Jā, nu, to viņa pati izdomāja, ka tā ir. Un tā ir patiesība. Sportista Soma tevi, tu labi runā latviski? Tu labi runā latviski, jā? Jā, ļoti labi latviski. No, ideāli. Tu jau visu dzīvi esi dzimis Latvijā, jā? Jā. No, labais. Labi, stiprie džeki, nākam. Tā. Te mums ir uzdevums. Pamēģinam, vai mēs varam dabūt ārā šīs ragavas.
Steigt paciem kaut kādus zarus, kaut ko vēl. Jābā, te kaut kas traucē. Nu, kaut kas jāpaņem malā. Varētu būt kāda ūdens izturīga kabata? Nē. Nu, godīgi atbildi nav. Bet nebūs tik dziļi. Tā. Tā. Meitenes, nāk garām. Maisiņš ir mākņiem. Nē, un vajag kur atkal. Šito džeku nevajag aiztikt. Tā. Tas ir tas indīgais valneruks. Tu gribi palikt šeit un filmēt mūs? Atkāpies malā, lai tev tiek garām. Kamera ir ieslēgta un tā tālāk. Pamēģinām vai nē. Šis ir mākņiem. Tā. Jo šitais džeks pēc būtības upē vispār nav vajadzīgs. Tās ir ragavs? Nu tas ir ragavs. Labais. Kurš grib suvenīru pa brīvu? Noliksim te krastā. Un tad atpakaļ ceļā, ja kāds gribēs varēs paņemt. Mēs varam iet tālāk? Jā. Jā, mēs ejam. Pasmaidat kamerai. Neizkaramies tam. Jā, tam neizkaramies. Te augam nevar skārties, kas te tā ko. Šim ejam pēc tā auga, lai neviens nepieskarās. Vats tikai nepieskaries. Vēl tālāk jāiet. Būtībā tu vari paiet nedaudz uz priekšu un pagaidi pārējais, tev nav jāskrien. Pasmaidat kamerai! Bēr! Alīga, tu iekšā! Alīga. Pārīci tajā galā. Bet viņš nav Turies. Komandas darbs šis saucās. Kā jau sportistiņiem. Bet nevajag iekrist. Dari tā, lai neiekristu. Šī jums ir šobrīd visdraudzīgākā pļava šodien. Tik draudzīgas pļavas vairs nebūs. Nu, pa džungļiem mēs iesim. Tā, cik mums ir laiks? Mums ir vēl laiks. Tāraram. Tā, nu... Ko nevar arī aizstāvēt? Nu, te ir tas, kas sākas jau straume. Bet ir jāiet tur. Šo? Jep. Mierīgi, bez steigas, bez panikas. Šeit nav sacensība. Ejam tā. Aiztaisiet ciet tikai. Neskaraties tikai tam galvā. Labi, dodies. Līdz tam kokam tu mierīgi vari iet bez manas pavadības. Tā. Tā. Nu šeit ir tāda vissaržģītākā vieta, pēc tam paliks labāk. Un tu vari turēties pie manis. Jā, ir. Tas nebija jau. Uzmanīgi, lūdzu! Uzmanīgi, es jau Bet tu pat izvēlējies te nāk. Būtībā. Galvenais brilles nepazaudē. Brilles nepazaudē. Uzliec kārtīgi. Maksāja 50 eiro. Man ir jaunas. Tur zīmekļi. Tu vari turēties pie manis, ja vajag. Tā, nu mēs te ejam caur tunelim. Es aizmirstu.
Ļoti labi. Šeit būs drusku dziļāks līdz viduklim, bet, nu, peldēt nedrīkst. Laimīgi cilvēki. Jā, tieši. Jā. Ļoti mīlu šo pārgājienu. Super īsā intervija vienā vārdā, ko tu domā par šo pārgājienu? Traki. Episki. Episki. Mums ir fani, pamājam. Ej. Čā. Jā, tā labi, nu īsā intervija. Ko tu vari pateikt par šo te beidzamāku? Viss ir ļoti labi, ļoti patīk ūdens un jā, ir ļoti interesanti viss. Jā. Bet jums ir kas? Basketbola nometne, pareizi? Jā, basketbola nometne. Mēs ejam. Es iefilmēju nedaudz, cik daudz mēs esam. 80 jaunieši, pat visi tie, kas teica, ka neiešu pārgājienā, tur ies saīsinātās versijas un tam līdzīgi, neviens nav aizgājis projām. Es domāju, ka ir dziļāks nekā jums liekas ūdens. Korekcija, mēs mūrēkam ir pārzīt. Kā jūs par šito tieši zinājāt, jūs prosti gājāt? Jā, es nācu, meklēju, es sākumā izdomāju, ka jāiet apkārt tam dīķim un tam līdzīgi. Es redzēju, ka šis ir labs variants, ka mēs to neiesim riņķī šiem kokam. Jūs to izdomājat, ka nosauksim par parkūru, ļoti laba ideja. Un katrs pats izdomā, kā tiek cauri. Nu, šis ir tāds dabisks šķērslis, dabisks roteļu laukums. Katrs izpaužās kā vēlās. Un tev patika šis elements? Jā, ļoti. Forši, ja? Tu dzirdēji skatītāji? Jums man liekas saplīsis GoPro viss. Nedaudz, jā. Bet filmē labi. Jā. Tā, labi, tu seko man. Tev izslēdzās. Jā, tā dara. Viss tur bija labi. Džungļi, šie mums ir beidzamie džungļi un pastāst, ka šodien līdz šim brīdim, kas bija tas, kas tev vislabāk patika pārgājienā? Daudz kas. Kad varēja staigāt pa ūdeni. Ūdeni. Ja tā garā zāle, kas bija garāka pa tevi, vai iet pa ūdeni, kas bija labāk? Iet pa ūdeni. Pa ūdeni. Ko tu izdarīji, pastāsti? Vai tu esi priecīga par to? Jā, vissils ūdeni. Vienkārši iegulāties. Labi, es sapratu. Es arī nopelnēju. Jā. Labi, man jāiet uz priekšu, jādod, ja pirmais, lai neaiziet par tālu. Tagad te viss zināmā kontrolē notiek. Tātad šo sauc par skaņu mežu pareizi? Vai gaismas mežu? Nu, šodien mums tāds ir. Gaisma mežs šis ir? Es arī domāju gaismu un skaņu mežs. Pašiem savs festivāliņš. Ļoti skaisti izskatās, mums ir tagad nakts ekspedīcija mazā. Tas sarkanais punktiņš ir mēnestiņš, sarkans, un tas ir neticami, cik tie jaunieši, kas tikko stāstīja, kā viņiem gribās gulēt, ir sajūsmināti par to, ka, mēnesis. Un tikko stāstīja, ka griboties gulēt un tā tālāk, ierauga mēnesi, mēnesis jāfotografē un tam līdzīgi. Tā iet! Tā ir, tāpēc man laikam aicina ciemos. Tā ir nākamā diena.
mašīnas un arī rokas pulkstenis rāda pareizu laiku 2:45. Un mana diena ir beigusies. Sākās tā vakar, šķiet, ka 6. Nu, gandrīz, cik tad tur tās stundas sanāk? 14 stundu darba diena. Jā, vai ne? Cik tas sanāk? 20 stundas. 21 nepilni. Tātad īsumā, rezumē, diena. Devos uz Ļaudonu, devos laicīgi, lai varētu iepriekš izstaigāt dienas maršrutu. Dienas maršruts izvērtās ļoti fantastisks. Jaunieši bija sajūsmā, pārlaimīgi. Es tā skaitā, ka mēs gājām pa tām upēm, pa tiem džungļiem. Tā, kad es staigāju pētīju to maršrutu pa džungļiem, man likās vēl tā, es nezināju, vai tiešām tā sadaļa tā aizies. Bet aizgāja, man izdevās viņiem dabūt to pareizo sajūtu viņiem, un viņiem patika. Tur ir tā kā, pirms tām sadaļām, es to pārgājienu dalīju ciklos, un tad, kad mēs tikko satikāmies, tajā pirmajā brīdī nebija jau tā, ka tur, pie mums atbrauc kāds džeks ciemos. Tā gluži nebija, tur drīzāk bija tā, ka man nepatīk iet, un, labi, ne no visiem, bet no dažiem bērniem, jauniešiem. Un tad diezgan ātri man izdevās iedot viņiem pirmo tādu pacēlumu, tad mēs gājām pa tādā tā kā, pa tiem sienaruļiem mēs gājām. Ja tas bija tā ļoti ātri, apmēram jau pirmajās 5 minūtēs viņiem bija tāds, kas viņiem nones smadzenes, kaut kas negaidīts, aizraujošs, vau, šitā te mēs daram, šādi te mēs daram, un bija ļoti labi. Un tad atkal, pēc kādām 10 minūtēm aptuveni mēs jau bijām upē, slapjas kājas, un tur visi laimīgi. Pat meitenes teica, man nepatīk, bet tad, kad mēs nācām atpakaļ tās pašas meitenes, kuras teica, ka viņām nepatīk, un kāpēc viņas pēc brīvas izvēles jau bija izvēlējušās, ka tomēr jāiet ir pupi. Tā ir ar tiem jauniešiem. Tik vēlu, vai kāds, šī diena man ir beigusies, tagad es esmu atgriezies tā kā pie savas mājvietas, un tūlīt tieši gulēt. Jo mums bija arī otrā daļa, naktas sadaļa, tur neko es neiefilmēju, jo tumsā ar GoPro kameru filmēt ir kā ir. Tad, bija tur tādi nelieli sportiskie uzdevumi, tad pavisam neliels meža pārgājiens, un tad tur vēl viens tāds prāta uzdevums. Un man ir lepnums par to, ka tos jauniešus izdevās sākumā tā kā sakurināt caur to sportisko, un tad pamazām viņus pilnībā nomierināt. Tas nomierinošais stāsts bija jau mežs. Mežā vēl tur viss tā kā skaļi priecīgi, un tad ar to prāta uzdevumu man izdevās viņus tā kā, varētu teikt, noguldīt, sagatavot naktsmieram. Par to man tā kā mazais slepnumiņš iekšā, jo tad, kad viņi iegāja skolā iekšā, bija tāds klusums, tur vairs neviens nebļaustījās un tam līdzīgi. Jā, bija važani. Īstenībā bija ļoti filmējama diena. Man ļoti patika sportistiņi. Tā, Helmuta ēnošanas video.